Rudens un kļavu lapas, tas ir skaistums, ko mums Latvijā daba pasniedz, kuru jāprot ievērot, jāprot par to priecāties. Tāpat mūsu cilvēki. Viņos ir jāieraug šis skaistais. Man ir ļoti svarīgi dzirdēt, kā jūs dzīvojat, kā jums iet, kā iet jūsu kaimiņiem. Vai ir kāds, kam nepieciešams palīdzība? Varbūt mēs nākošreiz varam kādu kaimiņu pasaukt līdzi. Kļavu lapu cepuru pīšana ir Maritas aizraušanās, ko viņa labprāt palīdz apgūt arī citiem. Tā ir normāli, ka cilvēki grib satikties, grib iemācīties kādas prasmes. Cilvēki izrunāt kaut kādas lietas, mēģināt atrast palīdzību savējo vidū. Vai kādas grūtības, atkal zina, kad ir kādu kaimiņu, un tad ir tā, ka sociālo dienestu jau nenāks, un es jau nestāstīšu, es nesūdzēšos. Bet tad ar šādām sarunām, caur ikdienišķu kopā būšanu, mēs varam viens otram palīdzēt. Lai atrisinātu dažādas dzīves situācijas, vispirms ir jāiepazīst vietējā apkaime un tās cilvēki. Lai to paveiktu, Marita Labklājības ministrijas īstenotā pilotprojekta laikā nolēma doties ceļā un veikt Tukuma novada kartēšanu. Pēc administratīvu teritoriālās reformas tas kļuvis par vienu no lielākajiem Latvijas novadiem, ietverot 21 pagastu un gandrīz 45,000 iedzīvotāju. Tukuma novada kopienas ir ļoti dažādas, tāpat kā cilvēku atvērtība un gatavība runāt par savām vajadzībām. Tur būs saimā tāda, jums priekšlikumu jādod. Aktīvā Jaunpils pensionāru biedrība jau vairāk nekā 10 gadus pulcējas kopā, risinot ne tikai sev, bet arī savai apkaimē aktuālus jautājumus. Daudz saka, es viens pēc mājā prātā sajuktu, jā, viņam vajag kontaktēties. Un tāpat vien kopā sanākt ar nekāda jēga nav. Tad mēs sanākam gan uz ekskursijām, gan nūjošanas pasākumu, nūjošanas. Mums arī nūjas sapirks par projektu līdzekļiem uz 60 nūju pāriem. Un tā, ka rīkojam ekskursijas, vienmēr 44 vietīgais autobus un pilns. Cilvēks ir tāds radīts, lai viņš kontaktētos, socializētos. Tas veselība ir nāk pa labu. Lai atbalstītu līdzcilvēkus, Jaunpils seniori turpat netālu dzīvojošiem grupu dzīvokļu iemītniekiem nesen palīdzēja apgūt ēdiena gatavošanas un tomātu audzēšanas prasmes. Arī Marita šeit ir bieži viesojusies, apzinot pagasta resursus un vajadzības. Labdien jūsu mājās, Gundar! Prieks redzēt jūs! Man arī prieks. Kā tev iet? Labi! Oi! Oksana arī! Čau, Oksana! Prieks tevi redzēt, satikt atkal! Jā. Šajā mājā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja dzīvot patstāvīgi un arī integrēties sabiedrībā. Man ļoti patīk dzīvot tādā, ka man pašai savajā. Man tā patīk. Un man klusums ir te mierīgi, daudz cilvēku nav. Un, ko man pasaka, to es arī izdaru. Palīdzu iztīrīt māju, uz veikalā aizēju, ka vajag mums. Ar personāla atbalstu mājas iemītnieki paši spēja par sevi parūpēties un vairāk par visu vēlas justies vajadzīgi. Ik viens cilvēks vēlās piederēt kādai kopienai, būt noderīgs. Un arī šie cilvēki ļoti gaida, kad viņi tiks uzņemti, ikdienišķa saskarsme. Tas viņiem ir nozīmīgi, lai viņi nejustos atstumti, izolēti, jo tā viņi mācās šīs dzīves prasmes un komunikāciju. Vienmēr jau rodās kaut kādi aizspriedumi, kas šie būs par cilvēkiem, kas atnāks, vai viņi mūs apdraud, jo bažas ir ikvienā sabiedrībā. Tās mēs varam kliedēt tikai runājot, iepazīstinot, skaidrojot. Šie cilvēki labprāt palīdz arī apkārtējiem, paveicot kādus vienkāršus darbus. Šodien 4 maisas malku ūdens otrajā stāvā, 2 spaiņas ūdeni un viss. To, ka iedzīvotāju savstarpējās attiecības un miedarbība ir liels spēks un vērtīgs resurss, Tukuma novadā pamanīja jau vairāk nekā pirms 10 gadiem, kad te tika atvērts pirmais kopienu centrs. Šobrīd novadā tādi ir 4, un viens no tiem ir Lavā. Te ir tā lavanda, te ir roze, tur ir liepu ziedi. Šodien te tuvējā aprūpes centra iemītnieki gatavo ziepes. Bieži viesojas arī seniori, un ikdienu te brīvo laiku nāk pavadīt bērni un jaunieši. Šo pašu viņi var darīt arī skolā, bet viņi atnāk, jo es viņiem vairāk pievēršu uzmanību. Konkrēti, es ar viņiem esmu kopā. Viņi sauc man vienalga, nāc spēlēt riču raču, nāc spēlēt cirku, jo viņi grib kopā ar mani. Viņiem ir svarīgs tas pieaugušais cilvēks, jo mēs uzreiz arī runājam, pārunājam.
Kopienu centri dod iespēju kopā sapulcēties, apgūt noderīgas prasmes, saņemt pakalpojumus vai vienkārši socializēties savā tuvākajā apkārtnē. Svarīgi, ka iedzīvotājiem ir vieta, kur kopīgi īstenot savas ieceres. Tas ir dabiskāk. Tātad cilvēks palīdz cilvēkam, aktīva kopiena palīdz kādai mazaizsargātai grupai, un arī pati kopiena var palīdzēt sev. Tātad kaut vai šie teritorijas iedzīvotāji var atrisināt kādu ļoti vienkāršu jautājumu sasāpējuši, kas viņiem ir svarīgs. Kartējot Tukuma novada pagastus, Marita tikās ar iedzīvotājiem, biedrību pārstāvjiem, vietējiem, kuri brīvprātīgi ikdienā palīdz apkārtējiem un arī pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Rezultātā tapusi karte, kurā apkopotas vietējo ieskatā pozitīvās lietas par savu pagastu un arī svarīgākās vajadzības. Piemēram, darba vietu un sabiedriskā transporta reisu trūkums, sliktos laikapstākļos grūti izbraucami ceļi, kvalificēta darba spēka nepietiekamība un citas. Ir ļoti labi, kad šādos mazos miestiņos, mazos pagastos ir sociāli aktīvi cilvēki, kuri dzird, redz un jūt, kam vajadzīga šī palīdzība. Jo ir tādi, kuri nenāks prasīt palīdzību. Un to mēs uz vietām vislabāk redzam. Ir daudz situācijas, kurā cilvēkam varbūt nevajag šo oficiālo ceļu, bet viņam vajag tikai būt uzklausītam, sniegt saņemt tādu balstu savā problēmā vai arī saņemt ieteikumu, kā risināt problēmas. Kopā ar pagastu aktīvistiem uzsākts darbs, lai iedzīvotājiem palīdzētu atrast resursus, kā vajadzības risināt. Svarīgi dalīties arī ar labās prakses piemēriem. Vienā pagastā, kur ir izveidota WhatsApp grupiņa, kur salikti kopā ir kontakti. Tur ļoti viegli risinās kaut kādas problēmas, piemēram, transporta problēmas. Vajag tikt uz darbu, vajag tikt atpakaļ kaut kādās situācijās. Jā, vietēji iedzīvotāji arī ir atsaucīgi ļoti. Ja kopiena iepazīta, tad ir vieglāk tās vajadzības palīdzēt sadzirdēt arī citiem. Piemēram, Kandavā ir atjaunota pagastu pārvalžu vadītāju un galveno speciālistu regulāras tikšanās, apspriežot aktuālas situācijas un problēmas. Viņi atsevišķi viņus ievada, un par to ir tas 4 eiro jāsamaksā. Šajā reizē Marita klātesošos iepazīstina ar iedzīvotājiem sasāpējušu jautājumu par pagastos likvidētajām pasta nodaļām, kādēļ daudziem radušās grūtības veikt komunālos maksājumus. Atbildīgajiem kopīgi apspriežoties, ātri vien rodas arī risinājums. Turpmāk, izsaucot pastnieku, būs iespēja šo pakalpojumu saņemt arī savās mājās. Šādi tiekoties, kādu iestāžu vadītājiem šīs problēmas var atrisināt ātrāk. Nav šīs oficiālās sarakstas, nav šīs vēstules, nav varbūt zvans 1 pret 1, jo risinājums jau rodās komandā. Vienalga, kādus dienas mēs izveidosim, vienmēr ir nepieciešams šīs cilvēciskās attiecības. Un šai sakarā, ka sociālais darbinieks reizēm var varbūt neformālāk aprunāties par lietām, kas kādam cilvēkam sāp, tas ir tas iegūms, jo informācija vienmēr ir nepieciešama, un jo viņas vairāk ir un viņi precīzāk, jo mēs precīzāk varam arī realizēt cilvēku vēlmes un vajadzības. Sarunas un savstarpēja sadarbība ir ļoti svarīga kopienas problēmu risināšanā. Par to praksē pārliecinājušies arī tie, kas ikdienā rūpējas par jēgpilnu jauniešu brīvā laika pavadīšanu. Ja ģimene sadarbojās, sociālais dienests sadarbojās, visas šīs institūcijas, kas skar jauniešu jomu, tad mēs varam daudz labāk panākt rezultātus un sasniegt, un kā jaunietis būtu laimīgāks. Mēs jūtam, ka jaunieši sāk kaut ko sūdzēties, ka skolā kaut kas, pirms mēs ejam uz skolu, ar sociālo pedagogu runājam, ja vajag ar klases audzinātāju, direktoru, lai saprastu, kā tam bērnam palīdzēt. Kandavas multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru ikdienu apmeklē aptuveni 30 jauniešu. Te viņi jūtas drošībā, pieņemti un saprasti, mācoties rūpēties par sevi un apkārtējiem. Es te nāku katru dienu, jo te ir ko darīt, kā piemēram spēlēt spēles, vai arī komunicēt ar cilvēkiem. Kandavā jaunieši pārsvarā vēlās, lai ir vairāk ko viņiem darīt, vairāk līdzekļi, vairāk darbu atrast. Tas, ko mēs novērojam, ka arī daudz jauniešu, kas varbūt gadu atpakaļ nāca pie mums, bija tādu zemu pašapziņu, tādi pelēki nekādi, varbūt neticēja sev, tad daudz ir tā, ka ir arī vecāki saka paldies par jauniešiem, beidzot smaida, ēda, priecājās par dzīvi, iesaistās pasākumos. Mēs arī saprotam, ka mēs vien paši nevaram. Mēs varam censties, mēs varam te šajās telpās kaut ko rādīt, bet ja tam jaunietim nav atbalsts arī ārpus šajām telpām, tad ir grūti.
Līdz ar to arī šis kopienas sociālais darbinieks, manuprāt, ir vajadzīgs, jo ir daudzi jauni pieaugušie vai pieaugušie, kurus tāpat kā jaunieši arī vajadzētu savākt kopā, viņus, teiksim, mudināt, atbalstīt, iedvesmot, mācīt, lai arī, teiksim, kā sabiedrība mēs spētu kaut kur tālāk virzīties.